Kāpēc šis instruments kļuva iecienīts rokmuziķu aprindās, jeb ansambļu vidū? Bagātīgais tembru klāsts. Iespējams, uz viņa, atskaņot dažādus skaņdarbus, spēlēt dažādās izpildītāju manierēs un līdz ar to vienu to pašu skaņdarbu atskaņojot. Dažādas manierēs var iegūt dažādas muzikālas nokrāsas, interesantas. Un tā pašā laikā arī, teiksim, šim instrumentam ielikti dažādi jau efekti. Tas pats minētais horus, vibrato, tremolo, parādījās percussion, ko spēlējot ar zināmu manieri, teiksim, pa vienam taustiņam ļoti interesantas skaņas ieguva. Ja baznīcu ērģelē skaņa nospiežot taustiņu uzsāk pakāpeniski un arī pakāpeniski rims, tad Hammond ērģelēm tas notiek momentāli. Līdz ar to tā pati noti izpildot uz vienu vai uz stabuļu ērģelēs vai Hammond ērģelēs, teiksim, skanējums pašam savādāks bija. Un tembrāli atšķirās, jo parādījās virstoņu iespējas, un šos virstoņus varēja likt klāt, ņemt nost, un pie tam katru virstonim varēja iedot savu līmeni, cik viņš bija spilgts, un līdz ar to tembrālās nokrāsas bija bezgalīgas. Tās kombinācijas ir, no matemātiskā viedokļa ir daudzos miljonos. Reāli ir kādi 500 tembri, kas tiek atzīti. Spilgtākais no šiem ēģeļu, jeb izcilākais modelis, tas ir B3, 54. gadā izgudrots. Tā ir principā pati pilnība. Pēc tam jau attīstījās elektronika, radies pusvadītāji, tranzistori un elektroniski dublikāti radās, kas atdarnē šis ērģelis, bet pārspēts B3 nav.